Sveicināti, sveicināti. Jums liekas, kas tas ir? Ja jūs visi zinat manas super gardās un veselīgās salātu receptes zaļas. Bet tad, kad Kristīnai gribās panašķoties, es pastāstīšu, kā es našķējos. Kaut pēdējo reizi, laikam, jaunajā gadā ēdām manus salātus. Tātad tas ir vegāniskais, tur ir olas. Bet olas, kas ir klausījušos simfonisko orķestri. Jā, tā kā nav parastas olas. Bet šī nav gaļa. Tā ir soja. Ja kādam nav pretenzijas, kā saka, pret soju, man nav. Mans organisms neprotestē, atkarīgs tikai kāda, protams. Bet manam organismam ir ok. Tātad tā ir soja, tā nav gaļa. Nekur nav piena produkti, nekur nav majonēzes, nekur nav cukura. Etiķa. Jā, šeit virsū ir mārutki. Arī mārutkus var atrast bez cukura, vajag tikai pameklēt. Nu, lūk, tā kā šeit man liekas bija agave. Ābolu sula. Jā, ābolu sula šeit ir. Tā kā tā, bet tas nav cukurs. Jā. Es īstenībā ļoti ilgi meklēju mārutkus, kuros nav cukura. Tā kā super, ka var atrast. Kā jau es saku, šis ir, ko es lieku klāt salātiem. Tie tā kā kartupeļu salātiņi ar varītu burkāniņu, skābētiem gurķiem, svaigu gurķīti, šo te krējumiņu, arī sinepes var atrast bez cukura sataisīt. Tur ir gan sinepītes, gan karijas, kurkums, dažādas garšvielas. Bet atslēgas vārdi ir tādi, ka nav cukura, nav etiķa, nav piena produktu un nav gaļas. Nu, lūk, un tad man radās ideja, kad, protams, šie ir speciāli pagatavojumi, tas nav nopērkams gatavs un aizņem laiku. Tie, kas zina, kā pagatavot soju, tādus mākslīgos gaļas gabaliņus, tas nav tā 5 minūtēs. Un tad man ir šis gardums veselīgais, mans antiparazitārais gaileņu un krustnagliņu mikslis. Un es domāju, ka šo te visu, ne visu, bet šo te masu es varētu uzlikt virsū uz šiem gabaliņiem. Tas būtu vienkārši izcili. Man jau šķiet, ka tas būs vienkārši ideāls. Garšīgi. Jā. Sveiki. Sveiki, jā, meitiņa arī. Tā kā tā. Tāds mans jums piedāvājums. Tā kā tā našķējās Kristīna. Vegāni. Vegāni? Nē, tur olas meitiņa ir. Tas veģetārieši. Nu, gandrīz kā. Labi. Gandrīz kā. Labi, lai visiem foršs vakars.